Kā zināms, kultūras nozarē pēdējās nedēļās un faktiski pat ilgākā laika posmā ir izveidojies nopietns konflikts starp ministri un vismaz daļu no nozares. Brīdī, kad šis konflikts sāka vērsties plašumā, es arī aicināju ministri rast šim konfliktam konstruktīvu risinājumu. Fiksēju arī faktu, ka ministre slimo un attiecīgi šonedēļ šo konfliktu nespēs risināt, un acīm redzot nākošo nedēļu par šo jautājumu būs nepieciešamas diskusijas. Mēs zinām, ka ministre, pēkšņi pārstāja slimot un neveicot nekādas konsultācijas, faktiski šo konfliktu nevis mazināja, bet gāja uz tālāku konflikta sāsinājumu. Jāatzīst, ka mans pārunas ar kultūras jomas pārstāvjiem rādīja arī to, ka šis konflikts, diemžēl, draud vērsties plašumā un pārmesties arī uz citām jomām. Jāatzīst, ka šis nav pirmais konflikts, kas ir bijis ministres darbības laikā. Varam atcerēties jau 2011. gada nogalē notikušo konfliktu ar kultūras ministrijas toreizējo valsts sekretāri, kurai tika piemērots disciplinārs sods, kurš tieši šomēnes tika atzīts par nepamatotu. Tā tiesa šo piemēroto disciplināru sodu ir atzinusi par nepamatoti. Pagājušā gada maijā izvērtās konflikts ar rakstniecības nozari. Diemžēl mēs redzam, ka šādi gadījumi atkārtojas un dialogs ar nozari īsti nevedas. Ja runājam konkrēti par operas šo konfliktu un konfliktu ar Žagarkungu, tad no savas puses var uzsvērt, ka es to neuztveru kā kaut kāda veida melnbaltu konfliktu, nosacīts sliktā Jaunzemes grende pret labo Žagaru vai otrādi. Labā Jaunzemes grende pret slikto Žagaru. Šajā gadījumā jau no paša sākuma es uzskatīju, un atbalstīja ministres pozīciju tajā jautājumā, kas skar operas finanšu pārvaldības stiprināšanu. Uzskatu, ka operas finanšu pārvaldība tiešām ir jāstiprina, un tieši ar šo jautājumu iepriekš ir bijušas problēmas, un uzskatu, ka tas jebkurā gadījumā uzdevums, kas ir jārisina. Līdz ar to, izvērtējot visus notikušā apstākļus, arī personīgi izrunājot šo jautājumu ar kultūras ministri, konsultējoties arī ar Nacionālās apvienības vadību, esmu pieņēmis lēmumu pieprasīt kultūras ministra Žanetes Jaunzemes grendes demisiju. Atbilstoši koalīcijas līguma 5.2.4 punktam par šo nodomu vismaz 48 stundas iepriekš ir jāinformē koalīcijas partneri, ko nekavējoši arī darīšu. Attiecīgi jau gala lēmums šajā jautājumā tiek, vai formālais gala lēmums tiek pieņemts pirmdien. Un šodien tātad koalīcijas partneri tiks par to informēti. No savas puses aicinu Nacionālo apvienību deleģēt citu ministra kandidātu un turpināt konstruktīvu darbu valdībā. No savas puses gribu uzsvērt, ka valdības darbs būtu jāstiprina ne tikai domājot par kultūras ministriju, bet valdības darbs ir jāstiprina kopumā. Tāpēc no savas puses uzsver, ka valdības darbā netiks pieļauta neprofesionalitāte vai neizdarība vai populisms, un pret šāda veida izpausmēm ministru darbā es stingri vērsīšos. Valdībai ir jāstrādā valsts attīstības mērķu sasniegšanai, jāīsteno reāls reformas, jāizstrādā kvalitatīvs budžets, jāstrādā pie tā, lai šo ekonomisko izaugsmi un pozitīvās izmaiņas pieļautu, sajustu aizvien vairāk iedzīvotāju. Tas ir valdības un katra ministra svarīgākais uzdevums, un es arī stingri sekošu, lai šis uzstādījums tiktu īstenots.